Vai Marija Jēzus māte ir mūžam nevainīgā jaunava, kas ir bezgrēcīga, kas ir paceltu vai pacēlusies debesīs pie Dieva labās rokas, kas nepārtraukti par mums aizlūdz, iestājas, dzird mūsu lūgšanas un līdzdarbojas mūsu pestīšanā un ir uzskatām par draudzes māti? Nē, visi šīs mācības ir dēmonu mācības, tās nav atrodamas Bībelē. Pirmkārt jau mēs redzam, ka Marija nav mūžam bezvainīgā. Jā, viņa bija bezvainīga vai jaunava līdz pat Jēzus Kristus piedzimšanai, bet pēc tam viņai un viņas vīram Jāzepam bija normāls seksuāls attiecības, kādas tās ir jebkurā laulībā, un tamdēļ Jēzum bija brāļi un arī māsas vai pusmāsas. Tāpat mēs saprotam, ka viņa nebija grēcīga, jo jau Lūkas evaņģēlija 1. nodaļā viņa saka, es slavēju un es godinu, es priecājos par to kungu, manu pestītāju. Mēs redzam, ka tas, kā viņa runāja par sevi, bija apzinoties, ka mēs visi esam grēkojuši, visiem trūks dievišķās godības, un viņai pestīšana nepieciešama tikpat daudz, kā jebkuram no mums. Vai viņa bija svētīta, vai viņa bija īpaši izredzēta? Jā, viņa taču savās miesās nesa mūsu pestītāju. Pats Dievs ienāca šajā pasaulē caur viņas miesām, bet vai tamdēļ viņa ir kaut kā slavējama? Jā, mums ir jābūt pateicīgiem par to, kā Dievs viņu lietoja, ka šī sieviete bija ticības pilna, bet nekas vairāk. Ja viņa redzētu to, kā šodien tik daudz viņu godā, lūdz viņai, attiecās pret viņu tā kā pret dievieti, kas ir elku kalpošana, viņa teiktu, slavējiet un godājiet to kungu, pārstājiet šīs lietas. Vai viņa ir pacelta debesīs, Bībele to nemāca, vai viņa dzird mūsu lūgšanas, Bībele to nemāca, vai viņa var iestāties par mums, Bībele to nemāca. Bībele saka, ka mums ir tikai viens starpnieks starp Dievu un cilvēkiem, un tas ir Jēzus Kristus. Un ja kāds tavā saprašanā vai kalpošanā vai dzīvē ieņem Jēzus Kristus vietu, tad tev nav Dieva. Ja Marija ir tā, kas iestājas par tevi, tā kā kāds katoļu apoloģēts teica, zini, mammā vienmēr ieklausās un iespējams, ka ir bijuši reizes, vai es gribētu, lai būtu tā, kad Marija pienāk Jēzum un saka, Klau, vai tu esi redzējis šo te brāli, varbūt tu varētu viņam palīdzēt. Tas liekas vispār absurds. Dievs ir žēlsirdīgs, Dievs ir Dievs, un Marija bija sieviete, kur viņš izredzēja kā to, caur kuru nāk šajā pasaulē. Bet viņa nav augstteicama, viņa nav slavējama, viņai nepienāks nekāda īpaša gods vai cieņa. Viņa ir tāda pat grēcinieka kā mēs un jūs, un kādu dienu mēs visi satiksimies un dzīvosim viņa vaiga klātbūtnē.